Man bija 200 sekotāji un absolūti nekādas saprašanas, ko es daru. Es nebiju satura veidotāja, man nebija nekādas pieredzes sociālos tīklos, un es pat īsti nezināju, ko nozīmē personīgais zīmols. Es regulāri biju bez naudas, izdegusi un izmisusi pēc kaut kā vairāk. Vai tiešām tas ir viss, uz ko es esmu spējīga? Vai tiešām tāda būs mana dzīve? Tie bija biežākie jautājumi, kurus es sev uzdevu. Tagad es dzīvoju Rīgas centrā, ziemoju ārzemēs, man ir spēcīgs personīgais zīmols un vairāki 10 000 lielisku sekotāju dažādās platformās un pilnīgi cita dzīve. Bet tā nav veiksme. Es nekļuvu pieprasīta un atpazīstama savā nozarē vienas nakts laikā. Man nebija kontaktu, dārgas kameras vai lielas komandas. Nav arī tagad. Es vienkārši saprotu, kas patiesībā strādā. Tagad, ja tu šobrīd domā, es nezinu, kā to izdarīt, vai ir jau par vēlu, es nezinu, ar ko sākt, man nav pieredzes, šis video ir domāts tev. Jo es soli pa solim izskaidrošu, ko darīju es, lai tu vari beigt pārmērīgi domāt un vienkārši sākt rīkoties. Lielākā daļa cilvēku domā, ka viņiem vajag pieredzi, lai izveidotu personīgo zīmolu. Es tev pastāstīšu, kāpēc tas ir pilnīgi otrādi. Pieredzes trūkums patiesībā bija mana lielākā priekšrocība. Kāpēc? Jo es nekopēju citus satura veidotājus un nesekoju novecojušām formulām, kas nestrādā. Es vienkārši parādījos, kā es, un tieši ar to cilvēki rezonēja, ar to, ka man nav pieredzes un ka es daru lietas autentiski. Cilvēkiem patīk patiesi pieredzes stāsti, kur tu atklāti dalies ar saviem kāpumiem un kritumiem. Es atceros savus pirmos video, tie bija ar sliktu apgaismojumu un kvalitāti, jo man nebija ne zināšanas, ne pieredzes, ne jaunākais telefons. Video bija kaut kādiem filtriem, jo man pašai nepatika, kā es izskatos kamerā. Taču visiem bija vienalga par to. Tas viss bija tikai manā galvā. Cilvēkiem bija svarīgi, ko es saku, nevis kā es izskatos. Viņiem bija interesanti tas, ko es daru un kā es eju uz savu mērķi. Patiesībā viņi iedvesmojās tieši no tā, ka es daru neperfekti un bez pieredzes. Īstā priekšrocība bija tā, ka man nebija ko zaudēt. Es netaisījos atgriezties savā vecajā dzīvē. Es publicēju saturu neatkarīgi no tā, kā jutos. Dažreiz man bija ne tikai slikta matu diena, vai man nepatika, kā es izskatos kamerā, bet šausmīgs iekšējais stāvoklis. Dienas, kad likās, es padošos, es nespēju izturēt šo iekšējo spriedzi. Bet es iemācījos nekoncentrēties uz šādām detaļām un vienkārši darīt un soli pa solim iet uz mērķi, iegūt vairāk sekotājus, veidot digitālus produktus un palīdzēt cilvēkiem ar savu ekspertīzi. Daži video un posti izgāzās, daži izšāvās, bet tāpat nekas īsti nenotika. Tad es sapratu, ka skatījumi un viralitāte ir pārvērtēti. Turpinot darīt, es sapratu, kas strādā, kas ir svarīgs un kas nav, jo nebaidījos kļūdīties publiski. Un atkal, man nebija plāna B. Un šeit ir galvenā atziņa. Tavs autentiskums vienmēr pārspēs kāda cita perfektu noslīpētu saturu. Lai būtu laimīga un bagāta, tev ir jāsaprot, kas tu esi un ko tu gribi. Jāprot tas translēt savā saturā. Vēl viena svarīga atziņa. Lai ātrāk sasniegtu vēlamo, mācies no cilvēkiem, kuriem jau ir tas rezultāts, ko vēlies tu, un izmanto citu zināšanas kā īsceļu uz panākumiem. Tātad, ko es darīju? Pirmais solis. Es izvēlējos vienu problēmu, ko es palīdzu atrisināt cilvēkiem. Es nemēģināju būt visiem. Es izvēlējos vienu konkrētu lietu, palīdzēt sievietēm pelnīt naudu ar savu sirds lietu internetā. Tieši tāpat, kā to darīju es. Katrs mans saturs pievērsās šai problēmai no dažādiem skatu punktiem. Otrais solis. Es sāku dalīties ar savu īsto stāstu. No kurienes es nāku, kādas krīzes es pārvarēju un kā es to izdarīju. Un tieši šie ieraksti strādāja vislabāk, kad es biju patiesa, cilvēciska. Sievietes sāka nākt pie manis, jo viņas redzēja sevi manā stāstā. Cilvēki neseko perfektiem kontiem. Viņi seko cilvēkiem un viņu stāstiem un neperfektiem stāstiem. Trešais solis. Es publicēju regulāri. Sākumā 3 reizes nedēļā. Tad
katru darba dienu parādījos kādā no platformām. Un tad sāku publicēt vairākas reizes dienā ar dažiem strateģiskiem izņēmumiem. Un pat tad, kad skatījumi bija ļoti zemi, bija maza iesaiste, es turpināju, jo es sev apsolīju. Tieši tā es veidoju ne tikai savu personīgo zīmolu, bet arī savu pārliecību. Ar katru satura vienību kļuva vieglāk, idejas ražojās ātrāk, filmēšana kļuva jautrāka un publicēšana bez lielas domāšanas, ko tad par mani kāds padomās un pateiks. 4. solis. Es koncentrējos uz attiecību veidošanu. Es pati atbildēju uz katru ziņu komentāros. Cilvēkiem tas patika. Es katru saturu uztvēru kā īstu komunikāciju, nevis darījumu. Es pat sūtīju balss ziņas cilvēkiem kā atbildes uz viņu ziņām, lai cilvēki zinātu, ka tā tiešām esmu es. Tieši tas uzbūvēja lojālu auditoriju un spēcīgu personīgo zīmolu. Attiecības, nevis tikai saturs, īsta saikne vienmēr pārspēs algoritmu. Es sāku gandrīz bez sekotājiem. Vidējais skatījumu skaits bija no 0 līdz 300 vienam video, labā dienā. Es publicēju neregulāri, man trūka idejas, man trūka spēka, bija bail, pat aizņemties ideju. Es tik ļoti baidījos, ka nebūšu oriģināla, ka nedarīju neko. Vēlāk, kad man bija jau daži tūkstoši sekotāji, es sāku saprast savu personīgā zīmola stilu. Tieši komunikācijas stilu. Kā runāt, kas rezonē un ko cilvēkiem vispār patīk dzirdēt tieši no manis. Vēlāk es sāku veidot podkāstu stila video, īsos reels. Es atceros vienu video, kur es teicu, sieviete neizdeg no daudz darba. Viņa izdeg no nerealizēšanās. Es runāju par to, ka sievietes izdeg no tā, ka pašas sevi samazina, izpatīk citiem, paliek tur, kur jau sen nevēlas būt. Šis video rezonēja ar ļoti daudz cilvēkiem. Pirmo reizi es sasniedzu tajā laikā lielāko skatījumu skaitu, komentārus, laikus un heitu. Pēc šī izrāviena man izaugsme sāka pātrināties, un es sapratu, tagad es tiešām nedrīkstu apstāties. Es beidzot izveidoju momentu, kuru nevaru palaist garām. Es atceros, kā sēdēju Dubajā uz balkona un domāju, vai es vispār esmu gatava jaunam vērienam, jauniem izaicinājumiem. Es pasmaidīju un pateicu sev, nav ko domāt, turpini darīt un tu kļūsi gatava procesā. Es vēl vairāk pievērsos sev, savam zīmolam, savam patiesumam un dalījos ar savām domām un vērtībām. Un pie manis sāka nākt vēl vairāk klientu, kas gribēja ne tikai izveidot spēcīgu personīgo zīmolu, kas pelna, bet viņi nāca paņemt daļu manas drosmes un neatlaidības. Es neatkodēju viralitātes principus, taču skaidri atkodēju, kā izpakot savu unikālo redzamības stratēģiju un kā to monetizēt. Kā iegūt drosmi būt redzamai ne tikai savai ierastai auditorijai, kā veidot sev autentisku komunikāciju un saturu, kas piesaistīs tavus klientus. Un galvenā mācība – regularitāte plus autentiskums dod rezultātus daudz ātrāk nekā tu domā. Tev nav vajadzīgi gadi. Tev vajag pareizu stratēģiju un tās izpildi katru dienu. Tagad es pastāstīšu, kur lielākā daļa cilvēku kļūdās. Pirmā kļūda – gaidīt ideālos apstākļus. Gaidīt ideālu kameru, ideālu plānu, pareizo brīdi. Tikmēr kāds ar vienkāršu telefonu un bez plāna tevi jau ir apsteidzis. Patiesība ir tāda, ka ideāli apstākļi viņi nekad nepienāks. Skaidrība rodas kustībā. Mans padoms – baidies, bet dari. Pat ja liekas, ka ir hauss, un nebaidies eksperimentēt ar dažādiem stiliem. Daudz gaida līdz nopelnīs vairāk, zaudēs svaru, iegūs pārliecību, bet tām nav nekāda jēga. Rādi procesu, kā tu ej uz šo mērķi jau tagad. Cilvēkiem patīk sekot procesam, nevis perfektiem rezultātiem. Otrā kļūda. Gribēt zināt visu pirms sākšanas. Perfekts satura plāns, izplānots mēnesi uz priekšu, perfekta zīmola stratēģija, krāsu palete, fonti un tā tālāk. Bet kas patiesībā ir svarīgi? Parādīties, risināt vienu problēmu
un publicēt regulāri. Kad es sāku, man nekas no tā nebija. Ne skaidra vizuālā identitāte, ne fonti, ne stratēģijas. Es vienkārši zināju, kam es vēlos un varu palīdzēt. Skaidrību tu iegūsi daudz ātrāk darot, nevis plānojot. Trešā kļūda – jaukt aktīvu darbību ar progresu. Stundām plānot, organizēt, pētīt, bet nekad nenospiest pogu publicēt. Mana lielākā priekšrocība bija un ir tā, ka es neesmu perfekcioniste, vairs neesmu. Es daru lietas haotiski un kārtoju pēc tam. Atceries, viens publicēts video ir vērtīgāks par 10 perfektiem melnrakstiem, kas nekad netiek publicēti. Ceturtā kļūda. Uzskatīt pieredzes trūkumu par vājību. Tu domā, ka pieredze dod uzticamību? Nē. Autentiskums rada saikni. Tavs ceļš, kuru tu vēl tikai mācies, ej un attīsties, tas ir tavs saturs. Cilvēki nevēlas guru, viņi vēlas kādu, ar kuru viņi var identificēties un kuram var uzticēties. Tātad es izveidoju spēcīgu personīgo zīmolu, kuram klienti stāv rindā, lai maksātu 1000. Nevis būdama perfekta vai visu zinot, bet vienkārši parādoties, esot patiesa un nekad nepadodoties. Un šo es gribu, lai tu saproti. Tev nav vajadzīgs mans stāsts, lai to izdarītu. Tev vajag izpakot un parādīt savu unikālo stāstu. Tev jāsāk parādīties jau tagad. Un tu to vari darīt daudz vieglāk un strateģiskāk. Jo tici man, pēc gada tu nožēlosi, ka nesāki šodien. Un, ja esi gatava pārstāt pārmērīgi domāt un sākt veidot personīgo zīmolu, kas tev pelna katru dienu, es rīkoju bezmaksas online pasākumu, kur atklāšu visus noslēpumus, kā pelnīt ar savu personīgo zīmolu. Noteikti reģistrējies, links ir zem šī video. Bet, ja vēl neesi gatava tam, paņem vienu lietu no šī video un izdari to jau tagad. Publicē vienu video, pastāsti vienu savu stāstu un vienkārši sāc. Tici man, tava nākotnes versija tev par to pateiksies. Tiekamies nākošajā video.